Vlodziņš, es pieteicos uz kaut kādu, nezinu, kaut kur kaut kas ir jāvad, kaut kas ir jātulko, jāpalīdz tulkot kaut kas. Un braucam, es nezinu, kur es esmu pieteikusi. Redzēs, kas šodien notiks. Varavīksne! Jūs tur redzat varavīksne? Kur ir zelta pocis? Man vajag zeltu. Kur ir? Kur es atbraucu un kur man ir jāiet? Kur man ir jāiet? Man atsūtīja bildi, bet es nesaprotu, kur man ir jāiet. Jūs zinājāt, ka Talsos ir kino? To labi. Šiten. Jā? Es trāpīju. Drīkspējams, jā. Pamāju vlogā. Mēs tagad esam kaut kur Talsos, uz klaunu māju, muzeju atbraucām. Es nezinu, ko liks darīt. Man bojas. Mēs esam klaunu mājā, jeb klaunu muzejā, un es šodien būšu tulka palīgs Erasmus projekta jauniešiem. Tik daudz klaunu. 860. Šitas ir muzejs, klaunu muzejs, klaunu māja. Un tā bērni darbojās, un tā ir ekskursijas, un tā ir kur ņem taisa. Viss ir ar klauniem. Ja man būtu vēl no klauniem, es tev vajag strieku ķertu. Un šis sievietes klaunu vārds ir Pendele. Viņa ir klaunu skolu pabeigusi. Ej tur. Ja jums patīk klauni un iedvesmojuši stāsti, tad es noteikti iesaku šajien atbraukt ekskursijā, jo klaunu Pendele darbojās ar labiem darbiem. Tur vēl ir suņu kaut kāda istaba. Un tad ir vēl viss kaut kas. Ja es vada augšā kaut ko, pēc tam būs izrādi, laikam, cik es tā sapratu. Nē, mēs neatbraucām skatīties izrādi, bet mēs atbraucām runāt par izrādi, jo Erasmus jaunieši viņi piedalīsies izrādes tapšanā. Izrāde būs bērniem, un viņi palīdzēs to realizēt. Šeit tad visi kopā fotografējās jau klaunu izskatā, viņam apgūši profesiju. Jā, un tur arī var apgūt klaunu profesiju, ja? Tad dodamies. Par šo istabu bija ļoti interesants stāsts. Bērni, kad nākuši ekskursijās, viņi ir prasījuši, kur klauns guļ. Ilze ir izveidojuši šo istabu, uztaisījuši arī gultiņu šo te, kur var redzēt. Un tad, jā, klauns šeit guļ. Mājā šeit ir arī tādas atpūtas vietas, piemēram, gaisa hokeja galds, basketbola galds, un, protams, visur ir klauni. Man patīk, ka tās telpas ir apzīmētas ar tādiem īsiem vārdiņiem, ko bērniem ir arī viegli atcerēties. Tas man tā likās ļoti jauki. Un pat toalete šeit ir klaunu tematikā, jā. Šeit viss ir nopietni. Tad klaunu mājā ir arī suņu istaba. Šie divi ir viņas sunīši. Viņi stāstīja tur, ka viņi ir sagrauzuši viņai sētu. Mēs atbraucām runāt par izrādi. Un Ilze pastāstīja, ka pagājušajā gadā izrāde bija sunīšu tēmām. Viņi izmantoja tādus robotsunīšus. Bērni pieprasīja turpinājumu, un šogad būs turpinājums. Un arī izmantos robotsunīšus, un būs stāsts par pilsētas suni un lauku suni. Ja bērnus iesaistoši ar dejām, rotaļām, dalīs Ziemassvētku paciņas, manuprāt, šis ir nereāli forši. Protams, jauniešiem ir arī jāuztais atskaites fotogrāfijas, ko viņi projekti ir darījuši. Safačējamies pie klauniem, un viss. Ekskursija beigusies, un es dodos tālāk savā dienā. Šīs tikšanās man lika saprast, cik cilvēki ir dažādi. Cik dažādi mēs esam auguši, cik dažādi mēs esam audzināti. Kas mums dzīvēs ir dots. Es salīdzinoši ar dažiem labiem cilvēkiem jūtos tā kā nekas. Bomzis, kurai nekā nav. Dzīvē nekas viņai labs nav bijis. Bet es toties esmu tāda pie zemes, nevis pa mākoņiem, ka visi man ir parādā un visiem man viss ir jādod. Vienkārši nokaitināju. Bet šodien man nekas nesabojās, tāpēc, ka man ir grandiozi plāni. Es devos uz humpīšiem, kur gan es citur došos, bet šodien man ir misija, man ir jāatrod bērnam ļoti svarīgas lietiņas. Šajos humpīšos tur es neko neatradu, es atradu audumu, to es jums beigās parādīšu un parādīšu arī, ko es citur nopirku. Kaut ko mērīju, kaut kas man derēja, kaut kas nederēja, kaut kas nepatika, un kaut ko es atradu, kaut ko nopirku, kaut ko nenopirku. Normāli, cik es daudz reizes braukus uz Tausam, pirmo reizi šeit ir sarkanais, bet es esmu pa ceļam uz Kuldīgu, braukšu uz Kuldīgu uz mēģinājumu. Izķemmējām veikals, visu kaut ko sapirku savam bērniņam. Reora, ko braucu vilciens. Sapirku bērniņam, sēdus šādu salmiņu krosāns, ļoti garšīgs krosāns. Ja jūs esat cenu klubā, tik labs krosāns, pa 35 centiem viņš ir tik garšīgs. I'm in Kuldīga now. Man ir tāda ļoti forša sajūta, tāpēc, kad es zinu, man ir divas īziņas atnākuši, viena no Omnivus, viena no DPD, un es nezinu, tagad braukt pakaļ, man ir 40 minūtes palikuši līdz mēģinājumam, vai man pēc tam braukt pakaļ. Es atstāšu pēc tam. Izstāst, ka es sēžu turpat, vai ne? Nē, es jau biju izskrējusi. Būs Kuldīgs. Nē, karoči, es domāju stāstīt vai nestāstīt. Es pastāstīšu, tāpēc, ka mēs šeit visi esam cilvēki, vai ne? Katram cilvēkam ir šī dabiskā vajadzība, ka vajag uz toleti. Tajā iepriekšējā kadrā
Es sapratu, ka man vajag uz tolti. Tā ka ļoti. Labi, aizbraukšu tur, kur uz Rimiju uz tolti. Vēl pirmais domāju, vai man ir sīcena, rodu, ka labi, vai brauc. Atbraucu, nolak mašīnu, pieeja vēl ir jāpiereģistrē. Jāiet visam veiklam cauri. Līdz medīšu nav iekšā, man saka, nestrādā. Man tāds, nu labi. Tur sievieti gribēja man laist iekšā, laikam darbinieku toltē. Es saku, autostā taču arī ir. Tad jā, es tā, labi, tad tur bija jāgaida vēl, man ļoti vajadzēja. Viņi tad, jā, autostā arī, un es tā, nu labi, aiziešu autostā. Paldies! Eju, man gandrīz mašīna notriec, gandrīz nokrītu, aizķeros, beidzot tiku uz autovostu, pieeja pie kases, ja tur jāsamaksā, bet tur sievieti runā kaut kāda tanti, un man ļoti vajag uz to, lai es atgādinu, ja. Un viņi runā ar tanti, es domāju, jēziņu, vajadzēja, nu. Beidzot samaksāju, beidzot iek, beidzot viss kārtībā, un tad es pēc tam domāju, kāpēc es uz jauniešu māju braucu uz tolti? Tur arī ir tolti. Un nebūtu 20 centi jāmaksā, 20 centi ietaupīt un pāris nervu šūnas. Piedzīvojumi meklētāju Renāti. Man mīļā ģitāriņa uz muguras. Es viņu reāli neesmu spēlējusi kopš šitiem bedīgajiem notikumiem. Tas ir kāda nedēļa točni, es viņu neesmu spēlējusi, ņēmus rokās. Gribās ņemties, gribās darīties, gribās uzstāties ballēs. Un kaut kāda tāda vēlme parādījās. Braucu no Talsiem mājās un sapratu, ka es gribu kādā ballē uzraut. Mūziķiņu. Man vajag tumbu un mikrofonu. To man vajadzētu. Tādi nākotnes plāni. Tik smūgs laiks rauš šodien ir. Rītīgs rudens. Kas par zelta rudens skatu bija, kad es braucu pāri vecajam tiltam. Saule spīdēja. Nereāli skaisti, pat Sigulda nav vajadzīga. Kas ar mani kameru notiek, kāpēc tik šausmīgi kvalitātes pēkšņi ir 15. Pro iPhone'am, what the fuck? Es nemāku filmēt, tad, ka kaut kas interesants notiek, jo, es esmu momentā, es izbaudu. Otrdienās, ne katru otrdienu, caur tur dažām nedēļām, es eju arī uz audio ierakstu pulciņu, kstītas dziesmas, datorā programmā, tiek strādāts ar programmu. Toreiz nebija man nodarbība tiem jauniešiem, un es pie viņiem tur pievienojos. Bija ļoti interesants uzdevums. Bija jāteic remix kādai dziesmai. Mēs tur izlūzējām, ņēmām dziesmiņu sauc palīgā, un sanāca tādas, pagaidām tādas ļoti interesantas tādas versijas ieskaņas. Bet es neko nenofilmēju, tāpēc, ka bija rīktīgi ņirdzīgi, tur nosmējāmies, vienkārši apčurāties no smiekliem brīžiem. Pakaļ paciņā, braucu uz mājām. Un mājās, tiekamies mājās, es parādīšu, kas man ir tur tajās paciņās. Unboxings, hauliņš. Es parasti rādu uz nepareizo pusi, lai tu uz turieni jārāda. Honey, I'm home! Es neatceros secību, bet rādīšu visu, kā velku no savas lielās somas ārā. Ir šis te audums. Man jau tāds audums bija. Es uzšūju savu blūzi. Varbūt šeit ielišu bildi. Un man šausmīgi patīk tas piegriezums. Un man patīk krāsa. Un man patīk materiāls. Un es atradu rētādu. Un daudz. Galvenais. €95. Ir divās šeit kārtās, jā. Tas ir kaut kāds sagēja pārvalks. Šefskis. Lieku pie saviem daudzajiem audumiem. Bērnam bodiji. Vienkārši basic bodijs 75 centi. Mazliet interesantāks bodijs 55 centi. Man patīk, ka bērnam mugura ir tā kā nosakta, ka krekls man šausmīgi gribēs, ka krekli brauc uz augšu. Es no tiem cilvēkiem, kas bāž apakšē uz kreklus biksēs. Es esmu kaut kāda omerēma. Galvenais, lai mugura ir silta. Vēl bērnam cepurīte. Šito es arī humpīšos nopirku, jo mums Pepko cepurs vienkārši viss ir kaut kāds drausmīgs. Kaut kā šļūk uz augšu un austiņas un krītis. Vēl humpīšos dabūju pirkt cimdus, jo arī Pepko cimdi ir vienkārši kaut kāda vai nu kas ir pirkstaiņi, vai nu mazi dūrēnīši. 2,90, plus man vēl ir RD atlaižu kartiņa. Sākumā es tā kā viņus pataustīju. Es domāju, ka tikai priekšā ir siltums. Pēc mazgājus Pepko, cimdu tur nav, nācu apakaļ. Un izrādās, siltums ir visu. Tas pūkainēs. Uzadīšu uztamborēšu striķi, piesūšu klāt. Un būs rītīgi krūti cimdi. Zaķu austiņas. Ne man, protams, ja. Pepko es tomēr kaut ko nopirku. Nav tā, ka tur nekā nav. Tur ir. Šoreiz es tur nopirku zeķubīks. Humpišos zeķubīks nemeklējiet, tāpēc, ka nav. Varbūt kaut kāds ļoti liels vai ļoti maziņš un šausmīgi novelkāts. Pepko ir ļoti labs tādā ziņā. Ar to mūsu izmēru atkal. Izmērs reku bija tikai šīm. Vairāk nebija mūsu izmēra. Viņš zeķubīks. €50, €40. Nekas interesants. Taisam vaļā paciņas. Seitīra ir nākamajam videoklipam sastāvdaļa. Beidzot īstā krāsa. Reāli kuldīgā nav nekur šīs krāsas. Tu vienkārši stalsus nesties, tāpēc, kad es pirku šo, es nezināju, ka es braukšu stalsiem. Saldū nebija.
Kuldīgā nebija. Es biju toreiz nopirkusi nepareizo. Tik jauki. Lai izdevu, paldies, ka iepirkas drogas e-veikalā. Ceram, ka iepirkšanās pieredze bija lieliska un drīz tiksimies atkal. Lai izdevusies dienu ar sveicieniem. Jā, ja mana matakrāsa nebūs drogu veikalā uz vietas, tad mēs tiksimies vēlreiz. Jo iepriekšā reizi es nopirku nepareizo toni. Jūs, tā kā nav baigā atšķirība, bet atšķirība bija milzīga. Viņa tāda violeta bija. Tā kā magenta. Magenta ir tāda jaunas kaut kādi drops, krāsas drops, kur tu sajauc ar kondicionieru kopā, un tu vari tā kā kontrolēt, cik tu gribi košu to krāsu. Un, ja tu liec arī, tā kā, lai ritīgi koši, baigi daudz reizēm ir kā pietiekot tie dropi, bet to vajag arī kondicionieri, ja? Nezinu, varbūt kādreiz izmēģināšu tos dropus. Man būs beidzot koši mati, jo man šis te ir apnicis. Tie, kas redzēja man TikTok video, būs šeit ieliek video, kamēr šobrīd runāju, jūs redzat, kā es tur bojāju savus matus, jo es negribēju pirkt veikalā balinātājs, mēģināju mājās ar mājas metodēm. Jā, es savu matus ļoti sabojāju, nedēļu viņas neaiztiku, un tad viņi man izvesaļojās, tā kā paši no sevis izvesaļojās. Kaut kāda man krāsa blondā bija mājās, nekas nemainījās. Garlaicīgi, smuka krāsa, tā man atgādina zemeņu kompotu. Es nejūtos kā es šajos matos, man ir vajadzīga krāsa dzīvē. Mēģināsim nākamajā video. Un pēdējā lieta no mūsu šītē hauliņā, un pēdējais, ko es ar jums šodien un šovakar rādīšu, un mēs tiekamies nākamajā video. Es jau atvados no jums. TikToka laivu iepirkšanās. Iepērkos jau 3. reizi pie konkrētiem vieniem cilvēkiem. Man šausmīgi viņi patīk. Man viņi rezonē, es viņus dievinu, man patīk. Man viss patīk. Es ceru, ka es nesagriezīšu. Ļoti viss, kā vienmēr, forši iepakots. Katra lieta bija eiro. Vienmēr smaržo. Man patīk, ka viņa paciņas smaržo. Es nezinu, kas man vispār patīk, ka paciņas smaržo. Jā, tā bija tā smukā jaciņa. Vai aizmirsu, ko es viņai pasūtīju. Es tagad tā kā tie, kas parasti tajos videoklipos. Es tā neatceros, ko es pasūtīju. Es apmēram atceros. Mans jaunās šķērs, tie, kas iepriekšējo video redzēja. Ļoti smuks smaržo, ļoti smuks smaržo. Man tā patīk, ka smaržo paciņas. Ko es nopirku TikTokā veikalā? TikTok laivā. Šī tā jāciņa. Ak, dieviņā. Un te ir tādi. Viņi te nāk klāt. Ak, dievs. Kāpēc pieaugušajiem nav šādas jakas? Un aizmugurē ir. Ak, dievs. Un neviens reāli viņu neņēma. Es vienīgā, man liekas, to jaku pieteicos. Ak, dievs, tā ir vienkārši viskaistākā jaka, kāda es esmu redzējusi. Darānis jautā, vai šo jaku kāds ir ar rociņām pats išuvis, sašuvis, piešuvis, apšuvis, išuvis? Vēl joprojām šī man ir mistērija. Tik kā mēģinājām noskaidrot, kas šis ir. To jums pastāstīšu, ko es uzzināju. Es domāju, kāds pats ir izdomājis sev to ideju par šādu jaciņu. Tad viņš viņu ir uzadījis to pašu beisu, ir visu sašuvis kopā detaļas, išuvis izgriezt no filtra, piešuvis klāt, išuvis, sašuvis, piešuvis, uzšuvis. Tad man viena meitene atsūtīja Instagramā šādu bildi, un ka viņa arī humpīšos šādu jaciņu redzējusi, un viņiem pašiem ir bijis tāda un ir vēl tāda. To bildi ieliku Googlē. Daudzi šādas jakas taisa. Cik es saprotu, tā ir kaut kādā Nepālas, kaut kāda etniskā, kaut kāda, nezinu, kaut kas. Un tad man cilvēki rakstīja komentāros, ka dažādos tirdziņos viņa tirgo ārzemēs. Šeit Latvijā ir viens mazais zoo, kur tirgo šādas jakas. Ļoti skaisti jaka, viss ļoti smuki, bet tas nav, kā es domāju, kad kāds to pats ir izdomājis šeit uz vietas Latvijā, kāds, bet varbūt ārzemēs kāds to izdomāja. Kāds viens to izdomāja. Bet atklāties, ka citām jakām tur ir birkas iekšā. Mūsu jakai nav birkas un izskatās, ka būtu ar roku adīts. Jo, piemēram, krāsas, kur savienojās kopā, viņām ir mezgliņi sasiet. Ja es tā adītu un mainītu krāsu dzīvē, tad es arī sasietu mezgliņus. Tad mūsu jakai, cik es tā saprotu, stāsts ir tāds, ka varbūt tā ir. Cik es saprotu, kad kādam ir iepaticējis šis dizains un kāds mēģinās viņu atdarināt. Un es reāli viņu dabūju pa eiro. Jūs paskatieties uz šo meistaru darbu. Tā, nākamais bikšuki. Oi, cik viņi ir lieli. Kāds briedītis. Tad ir šīs. Un čupīti. Man šī tas šausmīgi patika. Viņš tik smuki mainās. Mija ļoti patiks. Ai, kā vaļāts. Cietats, ja? Šis ir tik forši. Atdiev. Un vēl čupa-čups. Un šitas smuks un bikses smukas nākam gadam. Bet šitā jaka vienkārši eitunus viņa dzīvē ir vēl smukāka.